Es sveicināts My Perfect Dog podkāstā. Šajā reizē mēs gribam parunāt par tēmu kucēna ienākšana ģimenē. Kā sagatavoties kucēna ienākšanai ģimenē un kādas kļūdas nepieļaut jau no pirmajām dienām. Jo mēs visi zinām, ka kucēns kā pilnīgi jaunulis ir kā balta lapa un viņš visu mācās no pirmajām dienām. Un tajā brīdī, kad viņš ienāk pie jums ģimenē, ir forši darīt visu pareizi, un tāpēc mēs izrunāsim, kas tad ir tas pareizais, kā mums, katram cilvēkam būtu jāiekārto māja, jāveido ikdiena, kādas rutīnas ievērot, ko arī pavisam noteikti nedarīt, lai it kā gribot labāk, beigās mēs nepielaižam kļūdas un neradam sunim uzvedības problēmas. Līdz ar to sīki smalki iziesim cauri šiem te ieteikumiem. Ar tevi kopā šajā podkāstā būšu es, Līga Zvirgzdiņa Grebina, suņu un saimnieku skolas My Perfect Dog vadītāja un suņu uzvedības speciāliste. Un es, Lijāna Vērziņa, apmācību trenere un suņu uzvedības speciāliste My Perfect Dog skoliņā. Domājot par kucēna uzņemšanu ģimenē, pats pirmais jau, par ko es gribu ieteikt katrai ģimenei aizdomāties, ir, kādu kucēnu jūs vēlaties uzņemt ģimenē. Mēs varbūt tik dziļi neiesim tēmā, kā tieši tad kucēnu izvēlēties, kā izvēlēties audzētāju un kādu tieši kucēnu, bet es gribētu, lai jūs padomājat par to, kādas šķirnes suni jūs vispār gribētu savā ģimenē uzņemt. Jo, būšu godīgi, bieži vien no cilvēkiem dzirdu, ka šādas un tādas šķirnes kucēni ir tik skaisti un tik mīļi un tik jauki, un tieši tādēļ mēs tādu izvēlējāmies. Bet es gribētu, lai cilvēki mazliet vairāk papēta. Protams, mēs, kā uzvedības speciālistis, gribētu, lai cilvēki vairāk pēta suņu sugu kā tādu, bet jums es gribētu likt padomāt par to, kādu šķirnes suni izvēlēties. Jā, veiciet tātad šo te izpēti, piemeklējiet savam dzīvesveidam un savam tādas dzīves ritumam atbilstošāko šķirni un nevis domājot, kā tad es varētu ar šo suni dzīvot, bet kā es dzīvoju šobrīd. Jo, būšu godīgi, visticamāk, ja šobrīd jūs neveltāt 4 stundas dienā ārā pastaigās, tad arī kucēnam ienākot ģimenē, sunim ienākot ģimenē, pēkšņi jūs nesāksiet 4 stundas dienā pavadīt ārā pastaigās. Tāpēc lūdzu izvērtējiet to, kādi dzīves apstākļi jums ir šobrīd. Jā, tiešām tādas diezgan sīkas lietas arī kucēnam ienākot ģimenē. Pats sākums būs diezgan daudz laika paies vedot kucēnu laukā, nokārtoties tādēļ, kur mēs dzīvojam, cik es būšu spējīgs suni bieži izvest laukā, nonest pa trepēm, jo kucēnam sākumā tas būs vajadzīgs. Tādēļ lūdzu papētam šķirnes, uzzinām, cik daudz aktivitāšu, cik daudz tādas apkopes sunim ir nepieciešams, kurš suns būs vairāk vokāls, kuram sunim vajadzēs vairāk kādus treniņus. Iedziļināmies jau no pašiem sākumiem. Tā būtu tāda pavisam agrīnā sagatavošanās. Jā, jo patiesībā arī tas ir tiešām svarīgi. Mēs arī runājām mūsu podkāstā par to, kad neņemt suni, ka ir bieži vien cilvēki, kas izvēlās ņemt suni, jo viņi grib sākt vairāk staigāt. Un tas parasti ilgst, maksimums kaut kādus pāris mēnešus, kad ir šī iedvesma, jo tikko tas suns ir paņemts un un es eju un daru. Un tad mēs aizējam tajā mūsu ikdienas atkal ritējumā, kur mēs saprotam, ka tas neietilpst īsti mūsu tajā ikdienas ritējumā. Līdz ar to, tāda aktivitāte, ņemt suni, lai būtu aktivitāte, nebūtu tas galvenais iemesls, vai ne? Tāpēc tiešām ir ļoti svarīgi to izanalizēt. Un attiecīgi, ja mēs neņemam šķirnes suņi no audzētājiem, kur īstenībā jau ļoti forši atbildīgs audzētājs jums ļoti forši izstāstīs un arī parādīs uz saviem jau pieaugušajiem suņiem, cik ko, kā viņi arī darbojās, kāda ir aktivitāte, kāda ir darba specifika, konkrētiem sunim. Ja mēs ņemam no patversmes suni, kur ir bezšķirnes suņi, tad mums ir jāņem vērā, ka tas ir ļoti labs darbiņš ņemt no patversmes suni. Tas ir neatliekams darbiņš, to ir jādara, jo patversmes ir pilns ar suņiem. Bet šeit, ja mēs ņemam kucēnu tieši, tad mēs īsti līdz galam nezināsim, kāds šis suns būs pēc temperamenta, jo iespējams, ka tieši tā ir ļoti daudz dažādu šķirņu suņu miksiņi un tie gēni, kādi ir, tādi ir. Līdz ar to ir jābūt gatavam, būt fleksiblam un pielāgoties tajā brīdī, kas suns aug, un tad mēs pamanīsim, kādi ir tie viņa darba specifikas vajadzības, kas ir tie instinkti, kas viņam rodas, tad mums ir jāpielāgojas. Cilvēkam ir jābūt fleksiblam un spējīgam sadzirdēt savu suni un saprast, kādas būs arī viņu vajadzības. Jo
Viss ir forši un jauki, kad mēs izvēlamies tiešām sev tādu izsapņoto suni, bet atceramies, ka suns ir dzīva būtne ar savām vajadzībām. Un šīs vajadzības mums būs jānodrošina. Mēs varam prasīt no suņa ļoti daudz ko, pavisam noteikti mēs sunim mācīsim ļoti daudz ko mūsu ikdienā, bet mums ir jādod arī sunim pretī, un mums sunim pretī ir jādod tas, kas viņam ir vajadzīgs. Un tas nav nebūt maz, tas ir pietiekami daudz, un ar to noteikti ir jārēķinās. Un tas būtu, es teiktu, tādas realistiskā vīzija, jāpaņem bišķiņ, jāpadomā, vai ne, un arī jāsaprot, kāda ir šī brīža jūsu ģimenes situācija, cik jūs esat cilvēki, kas būs kopā ar šo te suni, vai jums ir mazi bērni, vai nav mazi bērni, vai ne? Kā tas viss sajies kopā, ja ir mazi bērni, piemēram, vai viņi spēs pielāgoties noteikumiem, kurus arī pieņemat, piemēram, jūs priekš suņa, jo šeit ir ne tikai tāda fiziska sagatavošanās, iepērkam gultiņu, bļodiņas, pavadiņas, iemauktiņas un tā tālāk, vai ne, kad mēs gatavojamies kucēna ienākšanai ģimenē, bet reāli arī tāda, tīri ģimenes un vides mājas sagatavošana kucēna ienākšanai, lai tas ir droši, vai ne? Lai tas ir droši kucēnam un lai tas ir droši jums visiem un pieaugušie savā starpā. Tad var vienoties, Liāna, mēs laižam, nelaižam dīvānā un nelaižam, vai ne? Barojam no galda, nebarojam, vai ne? Ok, mēs kā pieaugušie visdrīzāk neskrienam sunim pakaļ, neķeram viņu un tāpat tās. Neķeram viņu viņa gultiņā, kamēr viņš guļ. Jā, to mēs varam izrunāt, bet ja ir bērns, tad ir jāmāk to jau laicīgi arī pārunāt tiešām un skolot bērnus. Un šeit, diemžēl, nedara īsti mums atrunas, ka viņš vēl maziņš, bērniņš vai ne, jo īstenībā arī mums ir bērni un mēs ļoti labi redzam praksē, ka ja mēs tātad strādājam ar bērnu, mācam bērnam noteikumus un tiešām pieturamies pie šiem te noteikumiem, ievērojot robežas, parādot robežas gan sunim, gan bērnam, tas ļoti labi strādā, un mēs varam tiešām tādu super foršu vidi izveidot gan kucēnam, gan bērnam, gan mums pieaugušajiem. Bet tas ir tiešām, arī bērns ir tam jāsagatavo, lai viņš būtu gatavs pieņemt šos te noteikumus un arī turpinātu tajā brīdī, kad kucēns tiek ievests mājās, pieturēties pie šiem te noteikumiem, jo tā statistika visā pasaulē, ko es tiešām vienmēr atgādinu, ir diezgan bēdīga, ka tiešām visbiežāk sakosti tiek bērni no pašu mājas suņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir diezgan liels bardaks, nav kontrole, nav šī te pieaugušo vadība, nav izrunāti noteikumi, nav izmenedžēti šie te noteikumi un vide droša gan sunim, gan bērnam. Un rodas problēmas. Tāpēc ir tiešām pie šī te jāpiedomā, pirms mēs kucēnu jau atvedam mājās, nevis mēs atvedam, sākam mīļot, tusēties, spēlēties, trakot ar kucēnu, un tad saprotam, ka baigās auzas, jo kucēns lec, kož, kas ir pilnīgi normāli priekš kucēnu, un tā arī īstenībā tā ir viena tēma, ko mēs ar Liānu bieži vien pārunājam, atsaucoties uz kaut kādām arī nodarbībām, jo daudzi ļoti pārdzīvo, un tas ir saprotami, mēs visi, tīpaši mēs paņemam pirmo suni dzīvē, ja mums iepriekš nav bijis, tad paņemot suni, mums varbūt liekas ļoti pārsteidzoši, ka viņi ļoti daudz kožās sākumā, bet atceramies, ka košanās sunim ir dabiska uzvedība, ko viņi ir īstenojuši pirms tam, jo viņi bija visdrīzāk bariņā, ja viņš nebija viens kucēns piedzemis, visdrīzāk viņi bija 2, 3, 4 vai pat vairāk, viņi savā starpā visu dara caur muti, izzina, ēd, spēlējās vai ne, un tā ir daļa no jau procesa, kur mēs viņam mācām, ka cilvēkam mēs nekožam spēlējoties, mēs kožamies mantiņās vai jebkur citur, ko mēs viņam piedāvājam, bet ne rokās. Bet bieži vien ļoti zinu arī šo te gadījumu, varbūt tev arī ir tās pieredzes, kur daudzi stāsta, vai ne, īpaši vīriešiem ļoti patīk šīs te rap spēles ar kucēniem, kur mēs paši sakacinām suni. Pārstimulējošas, es teiktu, spēles. Kur mēs paši pārstimulējam viņu, viņš līdz ar to sāk kosties, it kā mums tas jautri, bet suns jau nesaprot, ok, spēle beidzās, tagad mēs tā vairs nedaram. Viņš vienkārši saprot, ka komunikācija ar cilvēku ir šī te košanās. Jā, tā kā pie šī te arī ir noteikti jāpiedomā jau pirms, lai mēs vienkārši izveidotu konkrētus ģimenes noteikumus brīdī, kad kucēns būs ienācis mājās. Jā, man savukārt ļoti patika tas, ko tu teici, ka mums pašiem ir jābūt fleksibliem un daudz kam jāpielāgojas.
Un te es arī mazliet būšu tā skarbā un iespējams to vīziju par to skaisto kucēnu ienākšanu ģimenē sašūpināšu, bet es tāpat gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums ir jābūt tādām diezgan realistiskām ekspektācijām pret kucēnu. Tieši jau tas, ko Līga arī minēja, jā, kucēni čurā, kož, grauž, un kucēns jau patiesībā ir mazulis. Bieži vien tas, ko dzird no klientiem, ka cilvēki ļoti ātri gaida, ka kucēns jau pieņems tādus pieaugušus suņa lēmumus, un tas mazuļa posms kaut kur pazūd. It īpaši lielajām šķirnēm, kuras tiešām ātri izskatās jau tādas pieaugušas, un tad mēs aizmirstam, ka prātā jau tas tāds pats vien mazs bērns paliek, kurš mums ir jāmāca. Un viss tas, ko mēs iemācīsim, tas ir atkarīgs no mums, jo ļoti daudz šīs uzvedības problēmas kucēnam sāk veidoties tieši no tādas neapzinātas mūsu iemācīšanas. Kucēns patiesībā jau mācās jau no pirmā brīža ierodoties mājās, nav jāgaida suņu skoliņas sākums, bet gan jau uzreiz jāpiedomā pie tādām lietām, ko mēs kucēnam ierādām. Un te, bieži vien tās ekspektācijas sāk brukt, jo kā viņš nezina, viņš neprot, viņš jau to nav apguvis pie audzētāja vai kur citur. Tāpēc, arī to skaisto bildi mazliet padomājam par to praktisko. Tas ir darbs, tas tiešām ir tāds darbiņš, kas prasā iespējams kādu atvaļinājumu, iespējams kādu ieguldītu laika brīdi, kārtīgu brīdi. Tā nebūs 1-2 dienas, jūs nevarat paņemt kucēnu piekdienu un pirmdienu atgriezties pilna laika darbā. Kādiem žēl bieži vien tas notiek. Bet tādēļ padomājam par tādām savām ekspektācijām, un arī šeit esam ļoti, ļoti fleksibli, jo tā nebūs 1 diena un nedēļa. 1. mēnesis ir tāda kucēna iejušanās vispār ģimenē, vai ne? Iejušanās jaunajā vietā. Ierodoties mājās. Es vienmēr saku, ka īstenībā izcilais variants būtu 1. mēnesi ieplānot, ka īpaši, ja jūs esat vairāki ģimenē pieaugušie, tad vismaz sadalām, kurš strādā no mājām, 2 nedēļas viens un 2 nedēļas otrs. Tas būtu izcilais variants, jo tas 1. mēnesis, tomēr tā ir adaptācija sunim. Jums tas ir nenormāls prieks, mēs paņēmām kucēnu. Viņam tas ir, jūs atņēmāt viņu viņa mammai, no tās vides izrāvāt, kur viņš jau bija pieradis, tā viņa pirmā drošā vide, pilnīgi mazuļa vecumā, viņam pēkšņi vairs nav. Viņš nonāk kaut kādā jaunā vietā pie kādiem cilvēkiem, kas ir super priecīgi, it kā forši, bet tajā pašā laikā, te arī parādīsies kaut kāda tā daļa no suņa temperamenta, un katram jau tas ir citādāks, kas ir gan ģenētiski, gan no pieredzēm balstīts, vai ne? Bet kucēna vecumā mēs vairāk vēl, ja nav ļoti no tādiem sliktiem apstākļiem, vai ne, tad vajadzētu būt, kad pārsvarā mēs tikai to ģenētisko daļu redzam, vai ne, kad cerams, ka vēl nav sliktas pieredzes, bet tā atbraukšana pie jums varētu būt tā pirmā patiesībā trauma jau, vai ne, jo jūs atņemat tomēr viņu viņa mammai. Un lai cik jums tas ir forši, sunim tas ir ļoti satraucoši, un te arī daudzi vienmēr prasa, cik ilgu laiku vajadzēs. Mēs nezinām, jo es nezinu, piemēram, cik Liānai ilgu laiku vajadzēs, lai adaptētos jaunā vidē. Mēs esam pilnīgi 2 dažādi cilvēki, un katram mums ir pilnīgi cits temps, kādā mēs adaptējamies, un suņi arī ir pilnīgi dažādi. Un vienam tiešām derēs kaut kāda nedēļa, un viņam būs tā, ka fajn, es jūtos super labi, lieliski, tu vari jau pamazām, iet uz darbu, man vispār netraucē, ka es šeit esmu. Bet būs tādi, kuriem vajadzēs krietni ilgāku laiku, un tas mēnesis, manuprāt, ir tas tiešām foršais laika periods, kur tomēr mēs varam būt kopā ar suni, kura laikā jau mums ir diezgan daudz, kas sunim arī jāpastāsta, jāparāda, jāiemāca, lai tad pēc tā mēneša mēs varētu sākt pakāpeniski doties uz darbu un atstāt suni mājās vienu pašu, un viņš tam būtu gatavs, jo sunim nav dabiski palikt vienam pašam mājās, kur vēl, ja viņam durvis aizverās priekšā, vai ne, kur dabā mēs būtu redzējuši, ka suņu mamma aiziet, aizver durvis un suns paliek, kā es netieku tev līdzi. Barā ir novērots, ka suņi pat paliek līdz 18 mēnešiem. Līdz 18 mēnešu vecumam suns var nepamest savu baru, un viņi visu laiku ir kopā. Kāds visu laiku ir blakus, visu laiku ir tuvumā. Un tad ir šīs kopīgās gulēšanas, ēšanas aktivitātes. Vai mēs varam to nodrošināt? Nē, mēs ļoti ātri viņus jau atstājam vienus pašus. Un, protams, ka suņi tādā ziņā ir ļoti fleksibli, un viņi to var izdarīt un var iemācīties, tāpēc jau mēs tos suņus ņemam pie mums. Bet ir jāņem vērā vienkārši suņa
konkrētā indivīda specifikas. Un tas, ka jums iepriekšējais ģimenes suns tur darīja tā un šitā, nenozīmē, ka šis suns darīs precīzi tāpat. Tie ir divi dažādi suņi, tāpatās kā vienā ģimenē no vieniem vecākiem divi piedzimuši bērni būs pilnīgi dažādāki. Mēs nekad viņus nevaram salīdzināt un mēģināt prasīt viens un tās pašas tādas emocionālas attīstības prasības. Ja? Apmācības prasības, tur izpildīt komandas, ja? To mēs varam visiem iemācīt vienādi, bet tā emocionālā attīstība, tā uztvere, tas, kādā laika posmā katrs kucēns spēja adaptēties, pierast, kā viņš jūtas, kā viņš uztver lietas, tas ir atkarīgs no viņa pieredzēm un arī šī ģenētiskā faktora. Un tas ir jāņem vērā. Un tas, ka mums ir mūsu ekspektācijas, nevienmēr nozīmē, ka viņas saskanēs ar to, kāds ir tas suns. Tāpēc arī mēs tik ļoti vienmēr izcinām to sagatavošanos kucēnam, kucēna izvēli. Tiešām, ja ņemam šķirnes suni, tad tiešām atbildīgu audzētāju. Un, jā, tie ir ar papīriem atbildīgi audzētāji, un te ir tas stāsts par to, ka viņi jums vienkārši ļoti daudz stāstīs, rādīs, un jūs iegūsiet informāciju. Jā, jo daudzi saka, ka viņiem nevajag tos papīrus, nevajag tās izstādes, bet nav jau stāsts par to. Stāsts ir par to, ka jūs vismaz zinat, ko jūs iegādājaties, un jums nebūs pārsteigumi pēc tam, kuri bieži vien rodas. Jā, līdz ar to netiekamies benzīna tankos ar cilvēkiem, kas SSA pārdod kucēnus. Tā darīt nevajag. Par šo varētu runāt vēl ļoti daudz un gari un plaši, jo tiešām šī audzētāja izvēle ir ārkārtīgi svarīga. Bet es domāju, ka mēs diezgan pamatīgi būsim iebrīfējušas par to tādu agrīno sagatavošanos. Tad parunāsim par to, kā tad mēs varam sagatavot savas mājas kucēnu uzņemšanai. Tas patīkamais posms, vai ne? Gultiņas un pavadiņas un visa tā iegādāšanās. Kā tev liekas, kas tad ir svarīgākais, kas kucēnam ir vajadzīgs? Tiešām tādas pirmās lietas, kas kucēnam ir vajadzīgas. Es personīgi vispār teiktu, ka pats pamats ir vispār tā drošas vides iekārtošana mājās. Ne tik daudz pat tās vietiņas, tur bļodiņas un vispārējais. Un te arī jāpiebilst, ka vietiņas sunim drīkst būt vairākas. Vajadzētu. Un viņām vajadzētu būt vairākām, lai sunim ir izvēles iespējas. Te man ir pa karstu, te man ir pa mīkstu, te man ir pa cietu, te man ir tā. Suns arī ir dzīva būtne, kuram ir kaut kādas sevi komforti un diskomforti. Un tas, ka es nopērku viskrutāko, tur dārgāko gultiņu, nozīmē, ka manam sunim tas tā šķitīs. Viņam liksies, varbūt tā ir kartona kaste, iespējams, man uzrunā vairāk. Tā būs neērtākā, bet kartona kaste ir krutākā vieta, vai ne? Tāpēc daudzveidīgas vietiņas, jā, bet vispār tas ir par drošu mājas vidi. Un te es vienmēr saku, es nekad pie sava mazuļa, kad man, piemēram, piedzimst mazulis, es nenolikšu nažus uz zemes un tad neteikšu mazulim nedrīkst. Ja? Kāpēc tu ņem nažus? Tā nedrīkst darīt, tu šitā vari savainoties vai vēl kaut ko. Es novācu nažus, es novācu visas zāles, es novācu visu asu, visu, kur kaut kur var atsisties, es uztaisu buferīšus, jā, sākotnēji, kamēr tas mazulis ir tik mazs, ka viņš nespēja, tā kā vēl saprast adekvāti, kur es varu sasisties vai ko es varu sev pāri nodarīt. Kucēns un vispār suns kā tāds, atceramies, ir vēl mazāk attīstīta būtne nekā mēs cilvēki. Un ja cilvēkam mēs kaut kādā brīdī varam pastāstīt lietas, mēs sunim nevaram viņas pastāstīt. Mēs to visu viņam iemācam ar pieredzēm. Līdz ar to mājās primāri ir jānodrošina droša vide. Un sākumā mēs visu paceļam, ko mēs negribam, lai suns sagrauž, lai viņš apčurā vai kaut kādā veidā citādi ņem un aiztiek vadi. Visādas kurpes. Kas ir uz zemes. Šis konkrētais suns ļoti ilgi čurāja un kakāja uz zemes. Un tas, ko es vienā brīdī darīju, viņam patika to darīt uz paklājiem, uz aizkariem, visa. Un tas, ko es vienā brīdī darīju, es nometošu četrāpus un skatījos no viņa skatu punkta, kuras vēl varētu pačurāt. Un vienkārši cēlu augšā visu to, kas bija uz zemes. Kad viņš bija mazs, tiešām mums uz zemes nebija nekā. Visi vadi, apavi, tādas lietas, kas ikdienā ir pa to zemi, tas viss bija augšā. Šobrīd, ja man mājās būtu kucēns, un kad mājās ir arī bērniņš, es arī visām bērnu šīm lietām sakot līdzi un raudzītos, lai nekas nepaliek uz zemes. Jo kas ir uz zemes, būtu atvainot. Tas, kas ir uz zemes, tas ir sunim brīvi pieejams. Tā ir mūsu organizēšana. Ja mēs to atstājām, tad mēs to ņemam vērā, ka suns to var paņemt. Viss tieši tik vienkārši. Jā, jo viņš jau nezina. Un tas, ka mēs viņam teiksim nedrīkst,
tas viņam baigi nepalīdzēs. Ok, nedrīkst. Ko tad drīkst vispār? Viņš apjūk, viņš vienkārši turpina darīt to pašu, vai ne? Tas, ko es gribēju piebilst, ir, ka, piemēram, mums mājās ar meitu arī ir konkrēti atrunāti noteikumi. Viņas istaba ir vieta, kur suņi neiet, tāpēc tur durvis stāv ciet. Ja viņi tur iet, viņi nedrīkst tur neko ņemt. Tā ir zona, kur mēs tad uzreiz viņiem sakam, nē, ej uz kopējo zonu. Kopējā zonā, tātad viesistabā, mūsu guļamistabā, zonās, kur mūsu suņi drīkst iet, tur droši ņem visu, kas ir uz zemes. Tā skaitā, ja mana meita ir sanesusi uz kopējo teritoriju, tātad savas mantas, tad viņa zina, ka to var paņemt arī suņi. Un tātad viņa ir iznesusi šajā kopīgajā teritorijā, vai ne? Un līdz ar to suņi ļoti skaidri zina, ka tad, ja viņi ir viņas istabā, viņi neņem lietas, jo tā ir zona, kur ne, bet reku nāc uz savu kopējo telpu, šeit viss ir visiem, ja? Bet savukārt arī kucēna vecumā, kas ir būtiski, ko es atceros, un te ir stāsts par tiem, kam ir privātmājas. Atceramies, ka vidi mēs iekārtojam ne tikai iekšā mājās, bet arī pagalmā. Es atceros, ka pie maniem vecākiem, man pašai, tad, kad man bija abi divi kucēni, man nebija privātmājas nekur, bet maniem vecākiem bija. Un ko mēs darījām? Mēs uz abiem maniem suņiem, mēs tajā brīdī, kad viņi bija kucēni, mēs visus krūmus aplikām ar tādiem maziem žodziņiem, lai viņas neiemācās graust tos visus krūmus, vai ne? Jo arī pirmkārt te ir jāatcerās, ka ir augi, kas ir indīgi suņiem, ja? Un pirmkārt jums arī ir jāizvērtē, kādi augi jums ir mājās, vai arī tie augi nav kaut kur jāpaceļ augšā, ja? Gan iekštelpās, gan ārā. Bet, lai arī nebūtu tā, ka pašiem pēc tam jāpārdzīvo, ka jūs esat iekārtojuši superkrutu dārzu un kucēns to visu ir sārdījis, saracis, sagrauzis, vienkārši tas ir periods, tas nav uz visu dzīvi, un tas ir jāatcerās. Man liekas, ka to nenostiprinās, vai ne, tādā kucēna posmā? Jo kucēna vecumā viņš netiek klāt, viņam nav iespēja nostiprināt kaut kādu nevēlamu uzvedību. Vienā brīdī viņš jau ir pieaudzis, viņš ir sapratis, ka tā ir neitrālā zona, kurā viņa nav vispār nekādas daļas ar viņu. Jo viņš ir uzaudzis ar citām savām rutīnām, vai ne, darot citas lietas. Un mēs noņemam žodziņus nost un viss, un viņam nav nekādas vajadzības iet tajos visās dobēs, krūmos un pie kokiem un vēl kaut ko, vai ne? Un tas, man liekas, ir arī būtiskākais, ka man liekas, ka tad, kad mēs esam tajā momentā, tas cilvēkiem vispār raksturīgi par jebko, vai ne? Ne tikai par suņiem, bet vispār par jebko. Tad, kad mēs esam tajā momentā, mums liekas, ka tas ir forever. Nu, tā kā ārprāts, kā tagad es šitā darīšu, un tas, kā es tā dzīvošu. Bet atceramies, ka tas ir tikai viens posms, kamēr kucēns izaug, un tad jau jūs tos visus žodziņus, visus iekārtojumus arī mājās, kur jūs visus esat pacēluši ar baby proof kaut kādām lietiņām skapjus aiztaisījuši, jo citi taisa skapjus vaļā, ja? Tas ir mazs moments, tāpat kā ar zīdaini. Tas ir mazs kaut kāds periods, kurā mēs iekārtojam māju, pagalmu, dzīvokli drošu sunim, un pēc tam mēs atgriežamies pie normas, un nav tā, ka jums visu dzīvi viss būs kaut kur pacelts aizbakarādēts, nevēl nekad pateikt vārdu. Bet, un tas tā nebūs, vai ne? Un tas ir tas, kur mums vienkārši atkal nepieciešama šī fleksibilitāte, vai ne? Atkal tieši tā, mūsu fleksibilitāte. Jā, es arī vēl gribētu piebilst, ka bieži vien mēs kucēnam gribam lasīt lekcijas un stāstīt, ka šo nedrīkst un to nedrīkst. Jā, bet te ļoti labi tu tieši teici, ka mēs neierādam, ko tad drīkst vietā darīt. Un es teiktu, pietaupam enerģiju šai lekciju lasīšanai un jau preventīvi organizējam to ikdienu un mājas vidi tā, lai suns pie tām lietām tiešām nemaz nevarētu tikt. Man ir labs piemērs šobrīd ar manu todleru. Nezinu, kā ar latviski varēs pateikt šo te anglicistisko vārdu, bet viņai bija posms, kad viņai ļoti patika mest podā lietas. Toaletes podā. Tur gāja čības, tur gāja telefoni, viss kaut kas. Un pirmās reizes mēs ļoti centāmies ar draugu viņai stāstīt, ka tā mēs nedaram, tā mūsu mājās nenotiek. Vai viņa klausījās? Varbūt, vai viņa saprata? Diez vai. Un tad es sapratu, kāpēc mēs vienkārši to podu neaiztaisām ciet un viss. Un nākamajā reizē, kad viņa gāja pie viņa klāt un mēģināja celt vāku gaisā un tur kaut ko iemest iekšā, viņa to nevarēja izdarīt. Viņa sāka tās lietas likt veļskastē. Viņa atrada alternatīvu šai te uzvedībai, šai te darbībai, ko viņa ir darījusi. Tieši tāpat tas ir ar suni. Tieši tāpat, ja sunim nebūs iespējas kaut kur tikt, kaut ko paņemt, viņš iesmeklēs kaut ko citu, un mēs pretī varam nolikt grozu ar viņa mantiņām, kuras viņš drīkst ņemt, vai varbūt ne mantas, ja viņam tik ļoti gribas kaut ko, kas nav mantiņa, samatam tur kartona gabalus vai izdomājam jebko citu, bet iedodam sunim alternatīvu. Kā mazam bērnam, tāpat arī sunim, un tā mēs viņus audzinām, mācām, vai ne?
Jā. Tāpat ar tām graušanām, vai ne? Mums ir vienkārši jāpieņem tas fakts, ka suns kodīsies, viņš grauzīsies. Mums ir līdz ar to šo faktu apzinoties, vienkārši jānodrošina viņam šīs iespējas. Ja mēs viņam nodrošinām, kā es saku, legālas graušanas un košanas opcijas, tad kodies tur mantā, plosi to mantu, grauz tās, kartona kastītes un mantas un vēl kaut ko graužamos, citus gan ēdamus, gan neēdamus, kas ir droši suņiem. Ja mēs to visu dodam, tad suns mazāk meklēs alternatīvas opcijas. Pārsvarā visi suņi, kas kaut ko grauž un plēš un kož, viņiem vienkārši nav ierādītas un nav piedāvātas citas opcijas. Vai ne? Tāpat kā ar suņiem, tā ir cita tēma, bet tāpat ar suņiem, kas kaut kur bēg visu laiku projām. Ja viņiem ir nepietiekami vispār pirmkārt nostiprināts attiecības ar saimniekiem un nav nepietiekamas arī pastaigas ārpus teritorijas, vai ne? Tad tas, ko viņi dara, ir skrien projām. Viņi meklēs to, kas viņiem ir dabiski vajadzīgs. Līdz ar to te ir tā būtiskā lieta. Ir viss kaut kas, ko mēs ekspektējam no suņa, bet mums pret suni ir ļoti daudz pienākumi. Un tad, ja mēs šos pienākumus nodrošināsim, tad tās ir viņu dabisko vajadzību nodrošināšanas, gan aktivitāšu ziņā, gan arī šīs graušanas, košanas, plēšanas, tad ostīšanās opcijas, tad īstenībā suns vienkārši izvairās no šīm problēmu uzvedībām, jo mēs jau esam nodrošinājuši viņam foršu vidi un aktivitātes, vai ne? Jā, tieši tā. Tāpat arī ļoti svarīga lieta, par ko padomāt, ir tāda īpašā kucēna zona, kur kucēnam iet un būt mierā. Vispār tēma miegs, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga jebkurā suņa vecumā, bet kucēna posmā īpaši. Kucēnam būtu jāguļ 18 līdz 20 stundas diennaktī. Un te man vienmēr ir tāds jautājums, ko es uzdodu cilvēkiem, cik stundas diennaktī guļat jūs paši. Un tās ir labi, ja 8, vai ne? Kur suņu varā, savukārt pieaugušie suņi guļ 12 līdz 16 stundas. Tātad sunim, kucēnam paliekot barā, 12 līdz 16 stundas miega viņam jau būtu nodrošinātas. Plus tad bars piepalīdzētu pievilkt tās pārējās, lai kucēns nebūtu pārstimulējies. Mūsu dzīvē tā nenotiek. Mēs guļam savas 8, ja mums ir darbs no mājām, ja mums ir bērni mājās, kur ir apslimuši, tad iedomājieties, cik maz tā mierīgā laika paliek kucēnam. Tādēļ miegs tiešām ir lieta, kur mums atkal tā ir mūsu atbildība. Mums ir jāpiedomā pie tā, ka tas kucēns ir tiešām jāliek gulēt. Viņš tiešām ir jāliek gulēt. Viņš vēl pats nespēs regulēties un saprast, ka šobrīd man ir par daudz un man ir jāiet pagulēt. Viņš ir kā vilciņš, kurš tikai uzvalks arvien vairāk. Tādēļ tā ir mūsu atbildība tiešām kucēnam nodrošināt šo zonu, kurā viņš var mierīgi atpūsties. Tā ir mūsu atbildība nodrošināt viņam šos miega laikus, periodus. Un vēl viena svarīga lieta, par ko bieži aizmirstam, ka pēc aktivitātēm arī mums vajadzētu kucēnam piedāvāt šos miega periodus, lai nesanāk tā, ka kucēns tikai visu laiku kaut ko dara. Un kā es to iedomājos, kā es to redzu, piemēram, ja kucēns ir pamodies, mēs izgājām ārā nokārtoties, atnācām atpakaļ, viņš paēda, izgājām pēc kāda laika atkal nokārtoties, atnācām atpakaļ, paspēlējāmies. Tad pēc tās spēles es neeju kārtot māju ar domu, ka tagad viņš sapratīs, ka viņš ir noguris un viņam jāiet pagulēt. Visticamāk, nē, viņš man skries līdzi un palīdzēs kārtot māju. Tāpēc tas ir tas posms, kad tieši šādi jums iespējams ir jāpasēž, jāiedod vēl kāda tāda pasīvā aktivitāte, jāpalīdz kucēnam tātad pāriet tādā mierīgākā posmā un mazliet jāpaliek ar viņu, lai viņš tiešām atpūstos un pagulētu. Miegs taču ir ārkārtīgi svarīgs, vai ne? Jā. Un pasīvās aktivitātes ir tās, kur suņi ostās, kaut ko grauž, laiza. Tādā veidā viņi sevi nomierina. Tādā veidā jūs viņus sagatavojat pēc tās aktīvās daļas atslābināties un tad aiziet čučiņāt. Un tā tas ir. Tā kā mēs bērnus liekam gulēt, tāpat arī mēs suņus sākotnēji liekam gulēt, jo mums tas miers ir jāiemāca. Un, ir kaut kādi brīži, kad, piemēram, mēs redzam, ka suns jau ir pārstimulējies, jo ir tāda ļoti vārga līnija starp to, ka suns ir nenodarbināts un viņš jau ir pārnodarbināts, un viņš aiziet tādā supermilzīgā jau pārstimulācijā. Tad ir ļoti svarīgi arī mēģināt tiešām pārslēgt sunu uz šīm pasīvajām aktivitātēm, lai kaut kādā veidā mēs palīdzētu viņu nomierināt, bet ir arī opcija izmantot kaut kādus šos norobežojumus,
kur mēs sētiņu uzliekam un tad, piemēram, ieliekam suni tajā brīdī, ka viņš nepārslēdzās vairs ne uz ēdienu, ne uz mantu, ne uz graušanu, ne uz ko vispārībā. Viņš tikai lec, kož, rejās, ir pilnīga pārstimulācija aizgājusi. Ja? Tad mēs varam suni ievietot vai nolikt šajā aiz tās sētiņas, kaut vai tā ir cita istaba, bet ir sētiņa pa vidu, bet jūs paši nepazūdat. Tas ir tas svarīgākais, tā ir tāda maza kļūda, ko bieži vien pieļauj, ka mēs vienkārši apmēram izmetam suni no bara vai ne, un mēs ieliekam viņu kaut kur paši aizējam projām, jo darīsim savas lietas, jo paši jau sabesījāmies. Ja? Bet tas var sunim iedot traumu. Tas nenozīmē, ka tā visiem suņiem būs, bet tas nozīmē, ka tā var būt. Un, ja mēs varam izvairīties no uzvedības problēmas, kas attīstās nākotnē, tad daram tā, lai neattīstītu nekādu uzvedības problēmu. Attiecīgi, mēs varam nolikt sunēs šī norobežojumiņa, bet tepat mēs arī paliekam ar viņu, lai viņam nav tā sajūta, ka tā ir kaut kāda sliktā soda zona, kur viņš tiek izolēts un pamests un tā tālāk. Es šeit pat esmu ar tevi, vienkārši tev nav vairs iespēja man likt virsū, kosties, kaut ko ņemties, vai ne? Tev ir iespēja vienkārši nomierināties. Bet kāpēc to neizmantot kā pamata nomierināšanās opciju? Tas ir arī būtiski, ja, jo savādāk jūs sunim iemācat, ka tikai, ja viņš ir kaut kādā norobežojumā, tā ir vienīgā iespēja viņam nomierināties, kas nozīmē, ka ja jums nebūs šis nomierināšanās vai būris vai vēl kaut kas līdz, tad jūs suns vienkārši nenomierināsies, jo jūs neesat iemācījuši viņam, kā citādāk nomierināties, vai ne? Kā regulēt šīs emocijas. Jā, jo tā ir emociju regulācija, ko mācāmies mēs paši, un kas mums ir jāiemāca sunim. Un es arī šobrīd esmu strādājusi ar vairākiem tādiem suņiem, kas vēl 1 gada vecumā vispār nespēja savas emocijas regulēt, kontrolēt. Viņi ir pilnīgi nevaldāmi, tāpēc, ka vienīgais veids, kā saimnieks ir mēģinājis to risināt, ir ieliekot būrī. Ja, suns tā ir arī iemācījies, bet, ejot ārā pastaigā būris, tev nebūs līdzi, braucot ciemos ar savu suni, tev būris iespējams nebūs līdzi, tad tev vienkārši ir jāņem vienmēr līdzi. Un, tas ir tā, man liekas, sarežģīti beigās pašam cilvēkam, kā sākuma posmā tiešām paši, ja mēs ņemam kucēnu, mēs zinām, ka mums būs ļoti intensīvs darbiņš pašiem jāiegulda, lai tiešām iemācītu daudz lietas sunim, tā skaitā arī emociju regulāciju un aiziešanu gulēt dažādās situācijās. Jā, tieši tā. Jā. Gribējām arī mazliet parunāt par pirmajām dienām mājās, vai ne? Kas arī ir parasti tāds burbulis, cik viss būs skaisti un forši. Tas, ko es šeit gribētu teikt, ir noteikti nepārforsēt. Jā, kucēns ir ieradies mājās, bet tas nav tāds obligāts pienākums tagad viņu visur izbadāt un parādīt katru skapīti, jo kucēnu ir ļoti viegli pārstimulēt. Tas, ko Līga jau minēja, ka parasti tie ir 2 grāvji, vai nu ir ritīgi par maz, vai nu ir ārkārtīgi par daudz viskā. Un tas sākas jau no brīža, kad kucēns ierodas pie jums mājās. Nevajag taisīt sagaidīšanas ballīti ar mamām un nomītēm ciemos un kaimiņiem. Jo, protams, ka visi varbūt grib satikt šo jaunpienācēju, bet to nevajag darīt. Pirmajām dienām ir jābūt tādām maksimāli mierīgām, jo, kā jau arī minējām, kucēns mācās jau no brīža, kad viņš ir atnācis mājās. Un, ja tur jau priekšā ir ballīte, tad tāda iespējams arī būs man ikdiena. Katru dienu būs šī ballīte. Un plus šis ir brīdis, kad jūs varat sākt vērot savu suni, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, no kā viņam ir bail. Tātad, uz ko mums varbūt nākotnē būs jāpastrādā. Ļaujiet kucēnam sākt parādīt sevi un iepazīstināt ar sevi viņa tempā. Ja? Par visu kaut ko tas ir attiecināms. Dodiet kucēnam viņa to brīvību, viņa tempu. Ja? Tas būtu tādām pirmajām dienām, un es pat teiktu pirmajai nedēļai. Svarīgāk būtu sākt domāt par rutīnām. Jā. Un tas arī noteikti jums jau būtu vēlams apdomāt pirms tam, kad, ko, kā jūs vēlaties sagaidīt no suņa. Jo mēs visu vienmēr nevarēsim izdomāt. Vai ne? Vienā brīdī mēs vienkārši ieraudzīsim, ka suns kaut ko dara un būs tā, par šito es neiedomājos, un that's fine. Tas ir pilnīgi normāli. Mēs nevaram pilnīgi visu iedomāties jau pirms tam, bet mēģinām tiešām jau aptuveni saplānot to aptuveno dienas ritējumu un rutīnu, kas varētu būt. Un te atkal jāpiebilst, ka fleksibilitāte ir laba lieta. Līdz ar to nav tā, ka jums tagad ir tiešām jāiemāca sunim, ka 7 mēs celsimies, 8 mēs iesim ārā, 9 tu ēdīsi un tā tālāk, vai ne? Tas nav nepieciešams. Tas bieži vien var pat sagādāt vairāk beigās sunim tādu stresu, tāpēc, ka viņš ekspektē šīs lietas
Un viņš jau būs tādā uzbudinājuma stāvoklī, tā nāk 8, nāk 9, nāk tas laiks, ja? Tad aiziet pat lielākas emocijas. Bet aptuvenā šī struktūra un rutīna, ka no rīta tev būs tavs aktivitāšu laiks, no rīta tev būs tava ēšanas daļa, tad aizies miera periods, vai ne? Tad atkal pēc šī miera perioda nāks tava aktivitāšu laiks, tava ēšanas daļa, tava nokārtošanās daļa, ja? Un tad atkal, piemēram, būs kaut kāds pasīvais laiks, pasīvām aktivitātēm, it kā kopā ar mums, kaut kāds ģimenes laiks, ja? Ka mēs aptuveni kaut kādu šīs schēmas izveidojam. Nevajag konkrēti tiešām minūtē, stundā, bet tā, lai suns saprot to savu aptuveno dienas režīmu, kuros brīžos guļu, kuros brīžos ir aktivitāte, lai nav tā, ka viņš prasa jums tiešām aktivitāti visas dienas garumā. Jo tad, ja mēs skatāmies uz priekšu, jā, ok, sākumā forši esam ar kucēnu, tusējamies ar kucēnu, mēs to mēnesi, kā rekur Līglijāna teica, mēnesi tusēties ar kucēnu mājās esmu, beigās jums jāiet uz darbu. Ja suns ir pieredzis visu to laiku ar jums tusēties, tad kā viņš pēkšņi, tā jūs aizgājat uz darbu, bet viņam vajag tā tusiņu visas dienas laikā, vai ne? Līdz ar to arī, ja mēs esam mājās, tas nemaina to, ka ir konkrēta rutīna, rituāli, ja, kas tiek īstenoti. Jā, un tāpat arī ļoti agrā vecumā jau sākas kucēnu socializācija. Tā tad iepazīšanās ar dažādām lietām, darbībām, cilvēkiem, objektiem un subjektiem un dažādu prasmju apgūšana, kā tad man ar šīm lietām komunicēt. Objektiem un subjektiem. Jā, un arī šeit ir svarīgs mūsu darbiņš, jā, kādas šīs pirmās pieredzes es kucēnam došu, jo tās pirmās pieredzes ir ārkārtīgi svarīgas. Protams, suņa dzīves laikā viss kaut kas var notikt un viss kaut kas var mainīties, un suns jau mācās katru dienu augot, bet šīs pirmās pieredzes ir ļoti svarīgas. Tādēļ atkal atkārtošos, ja mums pirmās pieredzes ir katrs nāk tevi ceļ rokās, bužina, kņudina, tad tāda ir arī tava uztvere par cilvēkiem. Un, ja to man dara cilvēki, kādēļ es to nedrīkstētu darīt cilvēkiem atpakaļ? Un bieži vien, kamēr kucēns ir mazs, mums visiem patīk, ka viņš ir mūsu sejā, viņš ir mums virsū, viņš mums kaut kur kož, bērni smējās. Tas ir jauki, jautri un varbūt kādam patīkami. Bet vienā brīdī, kad viņš paliek 20 kilogramīgs un var uzlikt man līdz acīm, tad tas vairs nav forši. Bet jūs paši kucēnam to esat iemācījuši. Tādēļ, protams, ir vieta spēlēm un tādai mīlestības izpausmēm dažādām, bet mazliet domājam uz priekšu, vai es gribēšu, lai mans suns šo te šādi iemācās. Vai es gribēšu, lai viņš spēj mierīgi sagaidīt ciemiņus. Un tādēļ arī ciemiņiem ir kaut kādi noteikumi, ka mēs uzreiz neejam pie suņa, mūsu ķermeņa valoda ir saudzīgāka, maigāka, mēs ļaujam kucēnam pašam pienākt pie mums un paskatāmies, kā viņš ar mums komunicē. Un tas ir par visu, gan ar cilvēkiem, gan ar citiem suņiem pastaigās atkal. Vai es gribēšu, lai mans suns pieaugot iet pie pilnīgi katra suņa? Visticamāk, ka nē. Tieši tādēļ arī kucēnu vecumā to nevajadzētu darīt. Vai es gribēšu, lai mans suns pieaugot spēj mierīgi pārvietoties automašīnā. Jā. Tādēļ pat automašīna ir tāds darbiņš, kas jāizdara kucēnu socializācijas posmā. Jo daudzas lietas mēs uztveram ārkārtīgi pašsaprotam. Mums tās ir cilvēciskotas lietas un ekstras, bet mūsu sunim tas ir kaut kas pilnīgi jauns, jo suni no cilvēka atšķir intelekts. Sunim nav šī intelekta, viņš nespēja saprast, kam mums tas viss ir vajadzīgs. Tādēļ mūsu atbildība socializēt suni. Un socializācija nav par kvantitāti, bet par kvalitāti, vai ne? Jā, tieši tā. Jo te ir tiešām tāds īss teikums, kas ir jāatcerās. Suns mācās katru minūti. Tas nav par treniņu. Es paņemu tagad gardumus, paņemu suni sev priekšā, tur sēdi, guli, blakus stāvi, vēl kaut ko. Jā, tas ir komanda treniņš. Jā. To var jebkurš suns iemācīties, jebkurā dzīves posmā, ļoti ātri vispār nav problēmas. Bet suns mācās katru minūti, katru sekundi visu, ko jūs viņam nodrošināt. Un atcerieties, ka jūs viņam nodrošināt visu. Jūs izvēlējāties vidi, kurā viņš dzīvos, jūs viņu izvēlaties, kur jūs viņu vedat pastaigāties, jūs izvēlaties, kad jūs viņu vedat pastaigāt. Viņš tā kā sanāk, ka sākumā viņš vēl nokārtojās visu kaut kur, jo viņš vienkārši nemāk vēl noturēties. Bet ar laiku, kad suns iemācās noturēties, tad jūs pat ietekmējat, kad viņš nokārtosies. Sunim nav pilnīgi nekādas teikšanas, par jebko viņa dzīvē. Viņš darīs visu tā, kā jūs to samanedžēsiet.
Un, attiecīgi, mēs nevaram vainot suni pie kaut kā, ko jūs paši tātad esat neveiksmīgi samanedžējuši. Tātad, ja suns dara kaut ko, tad tas ir tas, ko jūs viņam iemācījāt. Vienīgi jūs to nepiedomājāt tajā brīdī, ka jūs to gribat tā iemācīt vai ka tas tā notiks. Ja? Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi mums vērot suni, jebkurā vecumā, bet tīpaši arī kucēna vecumā mēs vērojam, kāds viņš ir. Cik viņš ir aktīvs, cik viņš daudz izzina, cik viņš mēģina kaut kādas lietas, tā ka viņš mēģina viņas, ko es daru tajā brīdī. Un atkal atceramies, ka jūsu uzdevums nav primāri runāt ar suni, tāpēc, ka suns nesaprot ne latviešu, ne angļu, ne krievu, ne visas pārējās valodas. Kaut gan liekas, ka viņš taču saprot. jā, to parasti es dzirdu. Nē, viņš saprot. Jā, es arī vienmēr saku, tas, to be fair, es reāli arī parasti saku, mans suns man saprot no pusvārda. Mēs ļoti daudz runājam ar suniem. Bet kāpēc viņas man saprot no pusvārda? Tāpēc, ka es pārsvarā visu arī ar ķermeņa valodu komunicēju, un tas ir tas, ko viņas skatās. Viņas klausās manu intonāciju, un viņas skatās manu ķermeņa valodu, un tad, kad es viņām kaut ko saku, es rādu ar ķermeni. Un es varētu teikt pilnīgi kaut ko citu, bet rādīt ar ķermeni to, ko es rādu, viņas izdarītu to, ko es ar ķermeni viņām esmu prasījusi. Ja? Un te ir tas stāsts par to, ka es nesen vēl tieši klausījos arī vienu video, kur bija treneris, kas teica, ja tev liekas, ka viss ir pilnīgā sauzās un ka tavs suns tevi neklausa, vienkārši apklusti. Vienkārši apklusti. Visdrīzāk tu runā par daudz, tavs suns vienkārši neko nesaprot, tāpēc, ka viņam liekas vienkārši vienkārši kaut kāda runāšana visu laiku notiek. Pilnīgs haoss ir no mūsu puses, vai ne? Tas, ko suns grib, ir skaidrs norādes, stabilitāti, vadību, mierīgu, stabilu vadību no mums, kas bieži vien ir vienkārši ar ķermeņa valodu. Nobloķēju tad, kad es kaut ko negribu, paņemu tevi no situācijas tad, kad es kaut ko negribu, savukārt es rādu, kur, ko, kā tu drīksti, norādu virzienu ar savu ķermeņa valodu, parādu to atbrīvotību vai kustību. Jā, ir tik daudz lietas, ko mēs varam vienkārši klusējot sunim parādīt, un viņš sapratīs 5 reizes ātrāk. Man arī treniņos tā ir, kad es redzu, ka saimnieks jau ir sabesījies, suns pilnīgā svestā jau iet, jo viņš vienkārši nesaprot, ko no viņa grib. Es saku, bišķiņa aizēja maliņā atpūties, es paņemu suni pie pavadiņus un vienkārši vispār bez runāšanas ar viņu panāku visu, ko es gribu, jo es vienkārši mierīgi neko ar vārdiem viņiem nesaprotamiem, ja? Nekomunicēju, bet ar ķermeņa valodu es smuki parādu, ko es gribu, viņš atslābinās, nomierinās no manas tās ķermeņa valodas un viņam viss izdodās tieši minūtes laikā. Jā. Un runājot par šo te, mans suns mani saprot, gribu pieskarties tādai nepatīkamākajai sarunas daļai noteikti sodi. Jo mums taču visiem kucēnam gribas paskaidrot, ko darīt nedrīkst un kā nevajadzētu mājās uzvesties. Tādēļ, jā, es zinu, ka tev ir labs viedoklis par sodu izmantošanu. Tādēļ ļaušu tev pastāstīt. Jā. Kā es saku, stāstu arī no pieredzes, jo pirmo suni es diezgan daudz sodīju, jo man tā mācīja. Ar manu pirmo suni es nebiju speciālists, es biju vienkārši tas pats parastais suņu saimnieks, kas ir paņēmis savu pirmo suni un iepriekšējo ģimenes suni, kas mums bija, mēs arī tikai sodījām, vispār nekādās skoliņās nevedām, vai ne? Un tas, ko es panācu, ir, jā, ka mans suns ir zaldāti paklausīgs, bet viņi no manis baidās. Un tad es sapratu, ka tas nebija iemesls, kāpēc vispār ņēmu suni. Es jūtos ļoti slikti to darot, mans suns jūtas slikti. Jā, it kā viņš ir super paklausīgs, bet tas nav tas, ko es gribēju. Un vai es gribu tādu dzīvi un dzīves kvalitāti savam sunim? Nē, un tas, ko es vienmēr šobrīd arī saku līdz ar to klientiem, tā kā, vai suns to ir pelnījis? Tu viņu izvēlējies, tu viņu paņēmi, viņš ienāca tavā ģimenē, un tad beigās tu viņu visu laiku sodi par to, ko tu neesi viņam pastāstījis. Ja? Tas ir tas, ko mēs te visu laiku stāstam, runājam, ka mums ir jāparāda, mums ir jāsamanedžē vide, mums ir jāveido pozitīvas, veiksmīgas pieredzes, jārāda, ko mēs gribam. Ja? Nevis visu laiku jāsoda suns. Nedrīkst, spiežam pie zemes, tur, nezinu, citi vēl, man liekas, tas jau ir pavisam tādu vecāku ļaužu, ja? Tur ar avīzīti vai ar čībiņu, ja? Pārsvarā šobrīd ir tas, ka mēs raustam tos suņus. Purniņš čurās arī, tas jā. Ir joprojām. Jā, un tad suņi sāk čurāt vēl vairāk, jo viņi sastresojās un sāk čurāt, iedomājot par to, ka viņiem vajag čurāt. Emocijas, jā, tik daudz visādas lietas mēs ar sodīšanu beigās panākam. Un tas ir tas, ko es saku, vai
suns tiešām to bija pelnījis. Viņš varēja palikt dzīvot ar savu mammu brīvā dabā, ja mēs cilvēki nebūtu ievazājušies viņu dzīvē vai ne un sākuši viņus ņemt pie sevis. Viņš būtu dzīvojis ar savu mammu, kura vienkārši smuki ar ķermeņa valodu kaut kādām izteiksmēm būtu parādījusi konkrēts noteikums, kas ir 5 reizes mazāk nekā mūsu cilvēku pasaulē. Par šo runājot, bieži vien dzirdu, ka jā, māma taču arī kosta pretī, tad, kad būtu par daudz šīs košanās vai kā citādi aizrādītu. Bet tas, ko gribu atgādināt, jūs neesat suns. Jūs neesat suņa mamma. Jā, jūs nevarat izdarīt to, ko dara viņa, jo viņi pārsvarā nekož. Suņu barā vispār tas ir pētījumos pierādīts, un kaut vai, ja neticat pētījumiem, braucat uz Turciju un uz visām pārējām valstīm, kur vienkārši uz ielas dzīvo suņi. Pavērojiet viņus, ja neticam pētījumiem. Reāli paskatieties, kā tur dzīvo suņi. Viņi viens otru nekož, viņi viens otram nedara baigi daudz pāri brīvē dzīvojot, jo, ja tu neklausi bara noteikumiem, ja tu cīnīsies, tev vienkārši izraidīs no bara vai nogalinās. Tu neizdzīvosi. Un tas ir vienkārši dabas likums. Ja tu gribi izdzīvot, tu iemācies klausīt noteikumiem, kurus tev ļoti smuki māma pastāsta bez nekādiem sodiem, bez nekādiem aizliegumiem. Suņu māmas ir ļoti pacietīgas. Te ir atšķirība bieži vien ar cilvēku. Cilvēki ir nepacietīgi, un tad, kad cilvēki ir nepacietīgi, cilvēki sāk sodīt. Un sods ir totāla mūsu nepacietība. Tas nav stāsts par to, ka es kaut ko sunim iemācu. Jā, es iemācu no sevis baidīties un varbūt kaut ko nedarīt, ja suns saslēdz. Man pārsvarā bija tā, ka, kaut kādas lietas viņa nedarīja, pārsvarā viņa turpināja darīt, vienkārši viņa procesā baidījās no manis, jo viņa zinās, ka es atkal viņu sodīšu, vai ne? Tas neiemācīja uzvedību, un es vēl vairāk frustrējos, vēl vairāk dusmojos un tā tālāk. Bet tas bija viss par mani. Tas bija stāsts pilnībā par mani, par to, ka es nepareizi vidi saorganizēju, nemāku viņai citādāk neko pastāstīt. Man uznāk besis, jo par ilgu jau es šito daru un vispār es gribēju ātrāku rezultātu, ja? Bet katram ir savs temps. Sunim arī mēģinam atcerēties. Mēs mācāmies no 1. līdz 12. klasē, tad vēl universitātēs, ja? Iedodam sunim arī tās 12 klases, ja? Nemēģinam tajā, kā tu minēji, vai ne tajā mazuļa posmā jau prasīja 12. klases zināšanas, un caur sodīšanu mēs tikai sabojājam mūsu savstarpējās attiecības, bet izcilas attiecības veidojas no uzticības, no drošības ar savu saimnieku, ja? Ka suns var justies droši ar jums, ka viņš var paļauties uz jums, un tas arī palīdzēs, piemēram, samazināt bailes, reaktivitātes un agresijas opcijas un iespējas sunī, ja? Jo tad, ja suns nevar uz jums bieži vien paļauties, tad viņš pats sāks sargāt sevi. Ja? Un, ja savukārt suns nebūs baigi sodīts, bet viņš būs no jums guvis šo te drošības sajūtu, tad viņš tiešām uz jums paļausies visdažādākajās dzīves situācijās un viņš jūsos ieklausīsies. Tā kā atceramies, ka sods ir par jūsu nepacietību, par to, ka jūs nezināt, kā pareizi darīt, jūs nemākat varbūt, un tad līdz ar to meklējam speciālistu palīdzību. Un arī te jāpiebilst, ka bieži vien es skatos, ka visi visādos Facebookos raksta un prasa palīdzību. Man liekas, ir tik daudz speciālistu, kas vienkārši jūs viņiem aizrakstīsiet un viņi jums atbildi sniegs, vai ne? Ok, būs tie, kas uzreiz teiks, nāc, man maksā vai vēl kaut ko. Mēs, piemēram, arī tik ļoti daudz reizes vienkārši atbildam Instagramā, Facebookā, audio ziņu ierunājam. Uz kādiem maziem jautājumiem atbildi uzreiz nesaucot uz milzīgu konsultāciju. Ok, ja tā jau ir liela problēma, mēs tur saprotam, tā ir stunda, pusotra, kur mums ir jāstāsta, jārunā, vai ne? Bet uz maziem jautājumiem mēs jūs varam atbildēt. Plus vēl mums ir, arī daudz visādi raksti, kur vienkārši ir brīvi pieejama informācija, bet neprasam vienkārši suņu saimniekiem. Tas, ka man ir zobi 35 gadus, nenozīmē, ka es esmu eksperts par zobiem. Nejautājiet man par zobiem lietas. Līdz ar to tas, ka jūs jautājat suņu saimniekiem, kam ir suņi jautājums, tas nenozīmē, ka viņi jums sniegs pareizes atbildes. Visdrīzāk tur daļa būs pilnīgs vaiprāts, kur jūs ieiesiet vēl citās kaut kādās uzvedības problēmās. Jā, tas, kas savukārt man ir piebilstams par sodiem, es dzirdēju vienu frāzi patiesībā no mūsu pašu klientes, kur arī man kā speciālistei ir noderējis tālāk dzīvē. Ja sodi strādātu, tad mums nebūtu 50% darba. Jā. Jo sodīt cilvēki prot. Jā. Un tā ir tā pati emociju regulācija. Tas ir par mums, tas ir par to, ka mūs kaut kas nobesī, un mēs tajā brīdī nespējam savākties, lai citādi sunim to izkomunicētu. Un ātrākais veids tādai mūsu emociju izlādei ir šī dusma caur šo sodīšanu. Jo suns ir vājāka būtne par mums, un mēs te atkal parādām savu tādu pārākumu, bet tikai fizisko, ne jau atkal šo te inteliģences pārākumu. Tādēļ tiešām pievēršamies menedžmentam, lietu organizēšanai, jau preventīvi,
paliekam konsekventi, tātad atkārtojam kādas lietas regulāri, lai tās nostiprinātu kucēnu uzvedībā, un neignorējam emocijas, savu suņa emocijas. Bieži vien mēs pat tās neapzināmies, bet zem katras uzvedības ir kāda emocija, un zem katras emocijas ir kāda vajadzība, kurā nav noslēgta, pilnveidota, kā pareizi to pateikt. Tā arī ir. Jā, kāda vajadzība. Un vienīgā vēl lieta, ko gribu piebilst pirms mēs noslēdzam, ir arī par to, ka daudzi šobrīd tiešām izvēlās nesodīt suņus. Tas ir lieliski. Bet atceramies arī, ka tas, ka mēs nesodam suņus, neatbrīvo mūs no pienākumiem iemācīt sunim konkrētas dzīves noteikumus, rutīnas un veiksmīgi organizēt sunim socializāciju, nepārstimulējot viņu, bet nodrošinot viņam šīs pieredzes. Jo te aiziet bieži vien termins, kur es parasti vienmēr cīnos pretī, jo man nepatīk, ka tā saka, man parasti cilvēks saka, šis ir izlutināts suns. Man netraucē, ja suns ir mīlēts un viņam viss tiek nodrošināts. Es sauktu, ka izlutināts suns ir tāds, kurš, lutināts suns ir tāds, kurš tiek mīlēts, kuram tiek nodrošināts viss, kas viņam ir vajadzīgs, bet es neliktu to zem vienādības zīmes, kur ir visatļautība. Ja? Visatļautībā dzīvojošs suns, tur gan ir bardaks, tāpēc, ka viņam nav nekādas rutīnas, nav nekādi noteikumi, nav nekādas skaidrības, un tad sākas ļoti daudz dažādas uzvedības problēmas. Līdz ar to, mēs nesodam suņus, tas nav vajadzīgs, un tas neko sakarīgu neiemāc, kā tikai pakļauties mums un baidīties no mums, vai ne? Un īstenībā nesaprast vispār tās visas situācijas, bet otra galējība ir tā visatļautība, kas arī pilnīgi neko neiemāca. Jebkuram sunim ir nepieciešama vadība, stabila vadība no saimniekiem, un saimnieki ir pieaugušie cilvēki, nevis bērni. Tātad stabila vadība, stabils kaut kāds dienas ritms, nodrošinātas vajadzības, lai sunim ir tiešām skaidrs, kas, kur, kā. Un viņš pats vienkārši jūtas stabili un droši tajā mūsu dzīvē. Paredzamība. Sunim ir vajadzīga paredzamība jau no kucēna vecuma, un tas ir gan par rutīnām, situācijām, gan par cilvēku. Mēs taču neviens negribētu būt ap cilvēku, kurš vienā brīdī var raut, sist, bļaut, nākamajā būt ekstra mīļš un visu ļaut darīt, vai ne? Tieši tā. Tā kā šajā brīdī mēs tad arī šo podcastu noslēgsim. Bet aicinām tevi dalīties ar šo podcastu, ja tev tas bija noderīgs, un citiem tas pavisam noteikti arī būs noderīgs, kuri plāno kucēnu ģimenē, vai varbūt tikko tiešām ir ienācis un vēl var paspēt noklausīties un sakārtot visu vidi un rituālus pareizi. Bet, ko vēl mēs tev varam arī ieteikt, mums ir pieejamas 2 online tādas lekcijas. Viena ir par kucēnu tieši socializāciju, vai ne, ko vada arī Lijāna, kas ir tas pats svarīgākais par pirmām dienām kopā. Tur ir vairāk tiešām tādi praktiski ieteikumi par to, kā mēs mācām nokārtoties. Tāpat radināšana pie braukšanas automašīnā. Pie visām šīm lietām, tādas praktiskas lietas par kucēniem. Plus vēl mums ir arī pieejams izglītojošie tādi materiāli, kas ir diezgan apjomīgā daudzumā, bet pa maziem video materiāliem, kur ir stāsts vispār suņu dabiskajām vajadzībām, par viņu ķermeņa valodu, lai mēs viņus saprastu, jo ir ļoti būtiski mums viņus saprast, lai mēs zinātu, ko kā organizēt, kā veidojas tā socializācija, kā veidojas ikdiena, kā suns jūtas visās tajās situācijās, kurās mēs viņu ievedam. Par suņa emocijām, par to, kā emocijas ietekmē suņa uzvedību, vai ne, par psiholoģiju. Kā suns mācās. Kā suns mācās un kā mēs varam pirmkārt veidot veiksmīgi šo apmācību, un ja mēs redzam kaut ko, kas mums nepatīk, kā mēs varam mainīt tās suņa asociācijas, un vispār veidot ikdienu veiksmīgi kopā ar suni jebkurā vecumā. Tā kā noteikti mēs arī atstāsim apakšā aprakstiņā šeit linku uz abām 2 lekcijām. Ja nu tev ir aktuāli, droši arī tās var iegādāties. Paldies, ka klausījies, un tā! Paldies, tā!